Izbraucot no stāvlaukuma, atceries, drīkst griezties tikai pa labi. Izbraucot no CSDD stāvlaukuma, esat uzmanīgi. Šī ir tikai izbraukšana. Kā jūs redzat, tepat ir ķieģelis. Tātad atpakaļ braucot, mēs te nevaram iebraukt. Tātad šeit mēs tikai braucam ārā. Braukšanas eksāmena beigās jums inspektors teiks iebraukt atpakaļ stāvlaukumā. Un šeit ir svarīgi nekļūdīties. Atceramies, ne tur ir jābrauc iekšā, bet gan šeit ir jābrauc iekšā pa otro iebrauktu. Jums ir jāsaprot, ka jūs atrodaties teritorijā. Atceramies, kā uzvesties teritorijā. Mums ir jādod ceļš visiem gājējiem. Tātad, ja kāds pāriet pāri ielai vai staigā pa teritoriju, mēs apstājamies un dodam viņiem ceļu. Mašīnas ir nopirkotas eglītē. Tātad es ļoti jums iesaku ar jūsu instruktoriem pirms CSDD braukšanas eksāmena obligāti papraktizējiet, ko nozīmē iebraukt un izbraukt no šāda veida stāvvietas. Tas ir tik tiešām ļoti svarīgi.